Savā dziednieciskajā praksē es saskaros ar tādu parādību, ko cilvēki uzskata par dzimtas lāstu. Vai tā ir mistika, vai tomēr realitāte? Es pamēģināšu jums to visu izskaidrot zinātniski, no smadzeņu viedokļa. Jā, daudzi no mums ir novērojuši, ka vienas un tas pašas problēmas it kā pārmantotas no mūsu vecākiem un no mūsu senčiem. Mani pacienti teica, ka visi vīrieši manā dzimtā slimoja ar to un to vai nomira no šīs slimības. Sievietes saka, gan man, gan manai mammai, gan manai vecmāmiņai, manai tantei, mums visam bija nelaimīgs liktenis, notika tas un tas. Kā tas ir iespējams, jo ģenētiski it kā to visu nevar pārmantot, vai arī iespējams, ka zinātnieki daudz ko vēl nezina par mūsu DNS spirāli. Taču neirofiziologi daudz ko zina par mūsu smadzenēm, un viņi zina to, kā prenatālajā stāvoklī, tad, kad mēs bijām mammas vēderā, mēs faktiski pārmantojam no savas mammas visas mūsu dzimtas stratēģijas. Vispār jāsaka, ka mammas mūsos ir vairāk nekā tēva. Tas ir tādēļ, ka embrija stāvokli mamma bija mums apkārt. Tas bija mūsu visums, mūsu pasaule. Viņa bija mūsu apkārtēja vide. Un, protams, kad sieviete gaida bērnu un viņa ir laimīga, viņa mīl šo vēl nepiedzimušo bērnu, tas ir fantastiski. Bet ar to nepietiek. Mēs pārmantojam arī to, kāda vispār ir mūsu mamma, kā viņa uztver pasauli, kā viņa uztver citus cilvēkus, kādas attiecības, kas vispār notika viņas dzīvē, vismaz gadu pirms mūsu ieņemšanas. Jo tas viss jau ir mammas galvā, un mamma neizbēgami to visu sūta savam bērnam. Saka, ka placenta ļoti aizsarga bērnu, pat no mammas hormoniem, un tomēr ne tik daudz, jo mūsdienu sieviešu stresi ir daudz spēcīgāki nekā sievietēm, kuras dzīvoja pirms 200-300 gadiem. Un tāpēc no savas mammas mēs faktiski saņēmām informāciju par visu mūsu dzimtu. Un tas varēja notikt nevis mistiski, kaut kā enerģētiski, bet neirofizioloģiski, jo embrijam jau veidojas smadzenēs neironu tīkls. Un šis tīkls, ko mēs ieguvām embrija stāvokli, paliks ar mums uz visu mūžu. Tad iedomājieties, ka tā ir tāda īpaša programma, kas ir mūsu smadzenēs. Daudz, ko mēs varam mainīt savā dzīvē, bet ir tādas stabilas un praktiski nemaināmas lietas. Kaut gan mums ir tehnikas, kā savā apziņā, savas smadzenēs, mēs varam vēlreiz atgriezties šajā stāvoklī, kad notika šī programmēšana mammas vēdera, un mēs varam mainīt savu pieredzi. Mēs varam ienest jaunu informāciju un pārkārtot neironu saites. Taču ir jāzina, kā to visu darīt. Par to visu mēs runāsim katra savā kursā. Mēs runāsim mūsu video kursā par psihosomātiku un, protams, arī klātienē, sekojot informācijai mājaslapā.